Dienā gan slavēts, gan kritizēts, audzis līdzi laikam un pārmaiņu jukās gremdēts. Laikraksts Diena iznāk nu jau 20 gadus. Baigais gads tā pēdējos mēnešus redakcijas dzīvē raksturo Dienas mediju vadītājs Guntis Bojārs. Un arī eksperti saka, ka šīs laikrakstam ir izšķiršanās un otrs atmodas laiks. Stāsta Karina Rubene. Par 20 kapeikām 8 lapuses 40 000 eksemplāru. Tāds pirms 20 gadiem izskatījās laikraksta Diena pirmais numurs. Šīs dienas Diena ir jau 24 lapas puses bieza, un laikraksta vadība saka, 20 gadu laikā pārsvarā mainījies tieši saturs un avīzes izskats, taču vērtības un principi palikuši nemainīgi. Pilsoniskais ideālisms ir viens no tiem, saka Dienas ilgadējā galvenā redaktore, tagad kultūras ministre Sarmīte Ēlerte. Viņas atmiņā 23. novembris pirms 20 gadiem iespiedies spilgti. Pirmo reizi Latvijā iznāca tik liela avīze. Mēs bijām nostrādājušies līdz agrai rīta gaismai, un toreiz bija sajūta, ka tas nav iespējams katru dienu taisīt tādu avīzi, bet mēs bijām Latvijas tādu pašu būtiskāko notikumu centrā. Mūsu redakcijas bija Smilšu ielā, 6. 7. stāvā, zem mums bija barikādes, Doma laukums. Šodienas laikraksta vadībai, ar ko aizpildīt ziņu lapas, galva vairs nav jālauza. Gluži pretēji, jau janvārī Diena pie lasītājiem dosies vēl biezākā formātā. Galvenais, kā to atlasīt un kā redzēt pāri tām ziņām, kā šajās ziņās, kas birst tiešām kā tāda liela gabala. Jā. Te ir viena, te ir tāda, bet kā tajā ziņās norientēties un kā neapmaldīties tajā ziņā. Un tas avīžu žurnāls galvenais uzdevums ir sakārtot to, redzēt pāri tām ziņām, redzēt tālāk, ko šī ziņa nozīmē nākotnē, kāds iet kopā ar pagātni, kāds iet kopā ar nākotni un ko no tā visu secināt. Un tas ir diezgan grūti. Grūti, atzīst Guntis Bojārs, ir bijuši arī pēdējie mēneši, kuros biežās īpašnieku un vadības maiņas metušas ēnu uz Dienas tik ļoti sargāto neatkarības principu. Grūti, ka kāds tev saka, ka, es nezinu, rītā tava avīze beigsies, ja, un kā savākt kolektīvu, lai viņi strādā un likt noticēt to, ka nē, ka tie tur ārā kļūdās, ka tā viss nebūs. Ja, un tas ir psiholoģiski savākt to kolektīvu, un es domāju, ka šādā ziņā tiešām Dienai ir bijis baigais gads, bet šobrīd ir situācija, ka tas ir nesenā, bet tā ir pagātne. Kritizēta un gremdēta, Diena saukta gan par Sorosa ruporu, gan likta zem sīvāko konkurentu piedāvātā patiesības ministrijas zīmoga. Es domāju, ka arī iepriekšējā laikā nevienmēr Dienas loma bija gluži patstāvīga, teiksim tā, ja? Vai vēl labāk, precīzāk sakot, Diena pārmērīgi identificējās ar vienu otru tā saukto oligarhu. Pēc tam varbūt pamanīja, ka tas nebija pareizi, bet jau par vēlu. Mēs iestājāmies par principiem, un mums nebija svarīgi tas, vai šo principu pārkāpējs ir politiķis vai kāds kolēģis, žurnālists. Jo, pa principiem taču ir jāiestājās vienmēr. Es domāju, šis būs ļoti tas izšķirošais, vai ne? Vai tā ir patstāvīga loma, vai tā ir tikai instrumentāla loma. Pašlaik mēs skaidri to nevaram saprast no pašreizējās Dienas. Neatkarīgi no tā, kurbi Dienas ceļš aizvedīs nākotnē, neviens vairs nevar apstrīdēt tās lomu Latvijas preses vēsturē un faktu, ka tieši Diena iedibināja objektivitātes pamatus, pēc neatkarības atjaunošanas pirmo reizi nodalot ziņas no tiešā veidā izteikta žurnālista viedokļa. Karina Rubene, Latvijas televīzija.